Kamēr es vēl ar vienu kaifoju ar savām Huawei gudrajām brillēm, kuras ne tikai rāda tūmā un tālumā, bet arī ar kurām var klausīties muziku vai pat runāt pa telefonu, tikmēr izrādās, progress ir aizskrējis daudz tālāk. Un ja jau mums reiz, ne mums, man blakus ir Miko Stillers, kurš ir Huawei produktu apmācības vadītājs. Jā, precīzi. Redzēji, kā? Jā. Un tad, lūk, un ja viņam rokā ir kastīte, tad tas nozīmē, ka es savas brilles varu iebāzt, kabatā un skatīties jau uz to, kas tev ir. Nebūtu nav tā, ka ar jauno produktu uzreiz vecais ir jānoliek kaut kur pavisam malā, bet man ir ļoti liela interese tev parādīt jauno produktu. Tās ir Huawei FreeBuds Pro 4 jaunās austiņas. Jā, kas noteikti ikdienā var palīdzēt mums autovadītājiem būt pie stūres, modriem, redzēt visu, kas notiek apkārt, un tai pašā laikā, sarunāties, ja kāda svarīga saruna, veikt zvanu un tā tālāk. Bet, kad mēs iebāžam tos korčus ausīs, mēs taču tad nedzirdam, ka mums kāds taurē vai... Redz, šeit ir, Huawei par to ir padomājis, ir vairāk trokšņu slāpēšanas līmeņi. Arī jaunajās austiņās ir veseli 4 tādi, ir pat dinamiskais, kurš pielāgojās fiziskajiem apstākļiem, respektīvi, kādā vidē tu atrodies. Ja mēs šobrīd stāvam tādā trokšņainā vidē un brauc mašīnas garām, tad trokšņu slāpēšana strādās vairāk, ja mēs esam klusākā, viņi samazināsies. Un vēl ir iespēja atsevišķi ieslēgt tādu awareness režīmu, respektīvi, ka tu dzirdi apkārt notiekošo. Šis te 4 mikrofonu sarežģītās tehnoloģija risinājums sniedz mums tādu iespēju, ka mēs dzirdēsim gan, operatīvo transporta līdzekli, vai lidostā sēžot dzirdēsim paziņojumu, savukārt citus fonu trokšņus noslāpēs un palīdzēs mums tādā veidā paklausīties mūziku, atslābināties un tā tālāk. Tālā ceļā, ja sieva blakus zāģē un zāģē, to dzirdēs? Atkarībā kādu režīmu izvēlēsies. Var arī atslēgt pavisam, var uzlikt ultra režīmu, kad vispār viss noslāpē, visas balss un neko tu nedzird apkārt. Un plus vēl ir kuras atvērt tādu skaistu kastīti, redz mums šo. Un iekšā mums te ir tādi īpaši ausu uzgalīši, kurus var mainīt. Ir standarta silikona un ir jaunie memory foam, jeb putu uzgaļi ar atmiņu. Tie noslāpē vēl pa 30% vairāk kā parastie. Tātad tu vari sēdēt pilnīgā klusumā un zāģi nedzirdēs, jā. Un vēl viena forša lietiņa, kas ir šīm austiņām, viņām ir 2 ierīču savienojamība. Respektīvi, vienalga kādos scenārijos var saslēgt telefonu, datoru, tur planšeti, un viņi automātiski pārslēgsies no vienas ierīces uz otru. Respektīvi, mēs strādājam ofisā, klausamies mūziku, aiztaisam kompi ciet, iekāpjam mašīnā, mums automātiski austiņas pārslēdzās uz telefonu un varam būt droši, ka mums ienāk zvans un mēs, nevajadzēs telefonu šitā turēt, vienkārši piespiedīsim pogu. Ko nozīmē ilgais baterijas darbības laiks? Tas ir pusotra stunda? Nē, ar vienu uzlādi, ar ieslēgtu trokšņu slāpēšanu un zāģu nedzirdēšanu līdz pat 4,5–5 stundām. Savukārt, ja mēs izslēdzam aktīvo trokšņu slāpēšanu līdz pat 6,5 stundām. Savukārt ar visu ietvariņu līdz pat 33 stundām. Tas ir ieliec iekšā, viņš uzlādējās, ņem ārā. Un cik ilgi viņš lādējās? Pilnu uzlāde pie vada, kas ir Type-C, aptuveni stundas laikā ir. No 0 līdz 100 viss pilns ar visām austiņām, ar visu. Un ja tās austiņas iebāž šī kastītē? Šī kastītē, ja iebāž, tad arī diezgan ātri. Respektīvi, vispār ir ar ātro lādēšanu šīs austiņas aprīkotas, pietiek palādēt 10 minūtes un jau 3 stundas mēs varam atkal viņas lietot. Ir iespējams apskatīties, kur ir austiņas, kur atrodas. Respektīvi, vai nu piezvanīt uz viņām, ja viņas ir uztveršanas zonā, vai caur Huawei iLife aplikāciju, iepriekš, protams, to arī dodot visas atļaujas, var redzēt, kur pēdējo reizi austiņas tika ieliktas iekšā šajā te ietvariņā, aizvērtas ciet un atslēgušās. Un, manuprāt, cena ir ļoti pieejama. Jā, es tieši gribēju prasīt, ar vienu nieri pietiks? Pat nevajadzēs trešdaļu no viņas. Respektīvi, jā, cena ir 199 eiro par ļoti augsts kvalitātes skaņu. Pirmkārt, ko es vēl tev te nepieminēju. Tas nozīmē, ka ir wow! Ir wow. Zini, kur ir wow moments? Wow moments ir tajā, ka šīs austiņas atbalsta līdz pat 2,3 megabitiem sekundē datu pārraidi no tavas ierīces uz austiņām. Tas reperis jau nav beidzis vārdu, ka es jau viņu esmu noklausījies. Aptuveni uz to pusi iet. Nē, bet tas sniedz šo te skaņas kvalitāti ļoti augsto līmeni. Es domāju, ka nav jau te ko žāvēt. Airus ir vienkārši jāiesprauž tāds ausīs un jābūt spicām puisim, visspicākam ciematā.
Man būs melnā kaste, vai arī tikai melna kaste. To jau redzēs.